Čau, draugs! Man prieks tevi redzēt ar mani mācoties kopā matemātiku. Kā tu šodien jūties? Es ceru, ka tu jūties labi un ka mēs varam ķerties klāt mūsu šīs dienas uzdevumam. Šodien mēs ar tevi apskatīsim, kas tad ir pulkstenis un kā tad mēs varam noteikt pulkstenī stundas. Ja, bet, lai mēs to varētu izdarīt, tas, kas tev ir jāatcerās vai jāuzzina, ko tad norāda katrs no rādītājiem? Tad mazais rādītājs, varbūt tu jau atceries, norāda ko? Mazais rādītājs norāda stundas. Ja? Bet garais rādītājs norāda ko? Minūtes. Okay? Un tātad sāksim no paša sākuma. Ja? Tagad ir nakts, tu čuči, un šajā momentā pulkstenis rāda šādi 12:00. Jeb naktī tas būtu 0, 0, 0, 0, un sākās jauns datums. Ja, parasti šajā laikā jūs guļat. Un tagad paiet 1 stunda. Tagad vēro uzmanīgi, kas notiek pulkstenī, kad paiet 1 stunda. Redzēji? Tātad garais rādītājs apiet stundas laikā 1 apli, ja, jo stundā ir 60 minūtes, bet īsais rādītājs pavirzās par 1 iedaļu uz priekšu. Tātad pagāja par 1 stundu uz priekšu. Tagad cik rāda pulkstens? 1:00. Ja? Tātad mēs runājam tikai par diennakts pirmo daļu, par nakti un par rītu. Pulkstens apiet vēl 1 apli, garais rādītājs, ja? Un mazais paiet par 1 iedaļu uz priekšu. Cik tagad rāda pulkstens? 2:00. Pājam vēl 1 stundu. 3:00. Ko tu joprojām dari? Tu vēl saldi guli. Pājam vēl stundu uz priekšu. Nu jau ir 4:00 un tu joprojām čuči. Labi, ejam uz priekšu. 5:00. Te jau varbūt kāds no jūsu vecākiem sāk celties. Bet daži vēl čuči. 6:00. Te jau droši vien kāds vairāk sāk celties. Nu jau ceļamies un gatavojamies rītam. 6:00. 7:00 droši vien kādu no jums jau modina. Modina un sākam mūsu rītu gatavoties skolai. Ko mēs parasti darām no rītiem? Droši vien ejam uz vannas istabu, nomazgājam sejas un dodamies brokastis ēst, vai ne? 8:00 droši vien kāds jau brauc uz skolu vai kādam jau ir sākušās stundas. Tas mums katram ir diezgan dažādi. 9:00 gan jau droši vien, ka visi no jums ir skolā, vai ne? Tātad sākās mācību stundas un ir 10:00, 11:00 un pulkstenis ir apgājis savu pirmo apli, un šeit kāds no jums ēd pusdienas vai kādam jau ir beigušās stundas. Tad, ja garais rādītājs rāda uz 12, ja, tas nozīmē to, ka sākās jauna stunda. Ja, tātad sākās jauna stunda, un šeit minūtes vienmēr būs 00. Bet to mēs vēl apskatīsim. Jā, tas pagaidām par veselām stundām viss. Tad atceries, ja īsais rādītājs mums norāda stundas, piemēram, viņš rāda šādi. Paiesim ar šo, tev būs vieglāk redzēt. Piemēram, 2:00, ja tātad īsais ir uz 2, garais uz 12. Jauna stunda. Ja? Tad īsais paiet par 1 iedaļu uz priekšu.
stundas laikā, bet garais apbrauc veselu pilnu apli. Un vienā stundā ir 60 minūtes. Lai tev izdodas, gaidīšu tavu darbiņu un lai tev jauka diena!